Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā trešdienas vakarā, un šovakar, kā jau parasti, mazas izmaiņas, protams, bet šovakar raidījumā būšu viens pats, atšķirībā no divām pārējām reizēm, kur arī bija iespēja klausīties vienas māsas Kristu komentārus. Šovakar tā sagadījās, ka būšu viens pats, un plāns arī mainījies ir, bet runāšu par tēmu, kas jau bija drusku tālāk paredzēta, par tēmu liecība par Kristu. Kāda ir mūsu liecība, kad mēs kādam liecinām par Kristu. Sākot savu kalpošanu, Jēzus aicināja divus zvejniekus, Sīmeni, Pēteri un viņa brāli Andreju, un teica: nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, kā ir teikt Mateja evaņģēlija 4. nodaļā 19. pantā. Visos laikos tas pats aicinājums ir izskanējis visiem tiem, kas ir uzticējušies Jēzum Kristum. Viņš aizsniedz zudušos šodien ar tādiem lieciniekiem kā tu. Apostolis Pāvils teica, ka Dievs mums ir uzticējis salīdzināšanas amatu, un ka tādēļ mēs esam Kristus vēstneši, kā ir teikt 2. korintiešiem 5. nodaļā no 19. līdz 20. pantam. Ja tu centies būt Kristus liecinieks, neaizmirsti, ka izšķiroši svarīga liecības sastāvdaļa ir tava dzīve. Otram cilvēkam ir ļoti svarīgi, kas ir mūsu dzīvē, kādas tad ir mūsu dzīves liecības, pārdzīvojumi, kādas tad ir mūsu dzīves situācijas, ar kurām arī mēs varam uzrunāt otru cilvēku liecinot. Tu esi jauns radījums, tādēļ tev jāparāda sava jaunā dzīve ar savu izturēšanos. Jēzus teica, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs, kā ir teikt Mateja evaņģēlija 5. nodaļā 16. pantā. Tas nozīmē, ka tavam dzīves veidam un ieradumiem jāpagodina Jēzu Kristu un jāpalīdz piesaistīt citus viņam. Tas nenozīmē, ka pirms tu vari sākt liecināt, tev jākļūst perfektam, tu noteikti šad un tad kritīsi, jo tikai mācies staigāt. Bet kā tu uzzināji iepriekšējā nodarbībā, Dievs vēlas piedot tavus grēkus un atkal nostādīt tevi uz kājām. Lūk. Taču parauga dzīve vien pati par sevi nepadara tevi par labu liecinieku. Tev ir vajadzīgs spēks, kas ir augstāks par tevi pašu. Tas ir svētā garas darbs, kas iemājo visos ticīgajos, kā saka Bībele. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam, kā ir teikt Apostoļu darbos 1. nodaļā 8. pantā. Ja tava dzīve ir šķīsta un tu dzīvo svētā gara vadībā, viņš ir spējīgs liecināt caur tevi. Piemēram, apostoļu darbos mēs lasām par kādu vīru vārdā Filips, kas tika izraudzīts kalpot baznīcai, jo bija svētā gara un gudrības pilns, kā ir teikt apostoļu darba grāmatā 6. nodaļā 3. pantā. Filipam bija veiksmīga kalpošana Samarijā, par ko variet lasīt apostoļu darba grāmatā 8. nodaļā no 4. līdz 13. pantam. Kad eņģelis lika viņam doties uz Gazu, kā arī ir teikt apostoļu darba grāmatā 8. nodaļā 26. pantā, kur kāds etiopiešu virsnieks atgriezās no Jeruzālemes un lasīja Jesajas grāmatas 53. nodaļu,
Izmantojot savu Dieva doto gudrību un svētā gara spēkā, Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu. Kā teikt, apustuļu darbu grāmatā 8. nodaļā 35. pantā. Tava dzīve ir tavas liecības būtiska sastāvdaļa, un bez svētā gara nav iespējams liecināt, taču ir arī trešā sastāvdaļa, bez kuras nav efektīvas liecības Dieva vārds. Filipa liecībā mēs redzam, ka Dievs bija ielicis etiopieša rokās atbilstošo svēto rakstu grāmatu. Bībele saka, jūs, kas esat atzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet neiznīcīgas no dzīvā un paliekamā Dieva vārda, kā teikt 1. Pētera 1. nodaļā 23. pantā. Kad sēkla, Dieva vārds, tiek iesēta sagatavotā sirdī, tā rada augļus un jaunu ticīgo Kristu. Jautājums ir, kā lai sāku liecināt par Kristu? Kas man būtu jāsaka? Pirmkārt, tu vienmēr vari pastāstīt, kā Kristus pārveidoja tavu dzīvi. Vienkāršā un godīgā personīgā liecībā ir liels spēks. Tomēr reizēm var palīdzēt praktisks plāns, kā pasniegt evaņģēlija faktus. Tālāk evaņģēlija vēst. 1. punkts – atziņa. Dieva plāns, miers un dzīvība. Dievs nav mūs radījis kā robotus, bet kā personības, pēc viņa tēla un līdzības, kā jau zinām, un kā ir arī rakstīt 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļā, 27. pantā. Dievs mūs ir radījis ar spēju nodibināt personīgas attiecības ar viņu. Viņš mums ir devis izvēles brīvību, lai mēs varētu izvēlēties, vai gribam viņu mīlēt un paklausīt vai nē. Tāpat kā mēs cilvēki piedzīvojam visdziļāko mīlestību no citiem cilvēkiem, kuri ir brīvi mūs pieņemt vai noraidīt, tāpat arī mūsu radītājs vēlējās būtni, kas spētu viņu mīlēt vairāk nekā pārējo radību. Kad Dievs bija pabeidzis pasaules radīšanu, viņš paziņoja, ka viss, tā skaitā cilvēki, ir ļoti labs, kā teikt 1. Mūzes 1. nodaļā 31. pantā. 2. punkts. Mūsu problēma – atšķirtība no Dieva. Tūlīt pat Dievs cilvēkiem, ko bija radījis, deva brīvību. Izvēlēties, vai viņa vēlas vai nevēlas viņam paklausīt. Viņš ielika Ādamu un Ievu brīnišķīgajā dārzā, tikai ar vienu noteikumu. Viņi varēja ēst no visu koku augļiem, izņemot vienu. Ēst no šī koka nozīmētu garīgu nāvi un atšķirtību no Dieva, kā teikt 1. Mūzes grāmatā, 2. nodaļā, no 16. līdz 17. pantam. Diemžēl Ādams un Ieva izvēlējās nepaklausīt Dievam, kā teikt 1. Mūzes 3. nodaļā 6. pantā, un tika šķirti no viņa, kā teikt 1. Mūzes 3. nodaļā no 22. līdz 24. pantam. Šī atšķirtība joprojām ir spēkā un attiecas uz visiem tiem, kuri nepazīst Kristu kā kungu un glābēju. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, tā visa cilvēka dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši, kā teikt Romiešiem 5. nodaļā 12. pantā. Kaut gan Ādams un Ieva izdarīja sākotnējo pirmo grēku, parasti ikdienas novērojumi rāda, ka ik viens cilvēks ir bijis un ir grēcinieks, kā apliecina šis pants. Šī universālā grēka rezultātā starp cilvēku un Dievu izveidojās aiza, kā redzams zīmējumā. Diemžēl jums nav šis zīmējums redzams, bet es tagad tavā acu priekšā šo aizu redzu, kā ir izveidojusies. Jums ir pašiem jāiedomājās, kāda tad ir aiza.
kad mēs grēkojam. Cauri gadsimtiem cilvēki dažādos veidos ir mēģinājuši pārvarēt šo aizu, bet nesekmīgi, kā redzams zīmējumā, lai pārvarētu aizu, viņi ir izmēģinājuši dažādas reliģijas, labus darbus, augstu morāli un dažādas dzīves filozofijas. Vienā zīmējuma pusē ir rakstīti cilvēki grēcīgi, variet paņemt baltu papīra lapu, kam ir pie rokas balta papīra lapa, variet uzīmēt. Vienā pusē cilvēki grēcīgi, tad vidus tukšs, tālāk Dievs svēts. Pa vidu iet kāpnis. Cilvēks kāp morāle, filozofijas, reliģija, labi darbi. Cilvēks kāp pa šīm kāpnēm. Kā mēs redzēsim trešajā atziņā, pret šo atšķirtību ir tikai viens līdzeklis. Un trešais punkts – Dieva līdzeklis krust. Vienīga atbilde uz šo cilvēku un Dieva atšķirtības problēmu ir Jēzus Kristus. Kad Jēzus nomira pie krusta un atkal piecēlās no kapa, viņš samaksāja sodu par mūsu grēkiem un pārmeta tiltu par aizu, kas šķir cilvēks no Dieva. Viņa nāve un augšām celšanās nes atjaunotu dzīvi visiem, kas viņam tic, Bībele saka, jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Kristus Jēzus, kas tevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu, par visiem, par liecību savā laikā, kā ir teiks 1. Timotejam 2. nodaļā no 5. līdz 6. pantam. Kad Jēzus Kristus nomira pie krusta, viņš panāca to, ka grēcīga cilvēki var tikt samierināti ar Dievu. Apostolis Pēteris saka, jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēt gan miesā, bet dzīves darīt garā. 1. Pētera, 3. nodaļa, 18. pants. Neraugoties uz populāro viedokli, ka pie Dieva ved daudzi ceļi, Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, 6. pantā. Vienīga ticība Jēzum, nevis cilvēki centieni, ved mūs pie Dieva. Mēs nevaram izdarīt neko, lai izpelnītos pestīšanu, tā viscaur ir vienīgi žēlastība. Jo no žēlastības jūs esat pestītis ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielās, kā ir teikt Efeziešiem 2. nodaļā un 8. līdz 9. pantam. Jā, Dievs ir gādājis par vienīgo ceļu pie sevis, bet izvēle paliek mūsu ziņā. Un tā mēs nonākam pie 4. punkta mūsu atbilde, pieņemot Kristu. Ikvienam no mums jānonāk pie atziņas, ka esam grēcinieki, tad mums jāgrib nožēlot savus grēkus un novērsties no tiem, Bībele saka, tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti, kā ir teikts Apostoļu darbu grāmatā 3. nodaļā 19. pantā. Atgriezties nozīmē izmainīt savu domāšanu un dzīves virzienu. Tas nozīmē pievērsties Jēzum Kristum, kas ir durvis uz mūžīgo dzīvību, durvis uz Dievu un debesīm. Jēzus teica, es esmu durvis, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts, viņš ieies un izies un atradīs ganības, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā 9. pantā. Durvis uz piedošanu un glābšanu ved caur Kristus krustu. Ticībā mums jāuzticas viņam un jāpieņem viņu kā savu kungu un glābēju. Tad mēs kļūstam par Dieva bērniem. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, kā ir teikt Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā 12. pantā. Tad mūžīgā dzīvība mums pieder jau tagad.
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienspiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Ticībā mēs šķērsojam tiltu no nāves uz mūžīgo dzīvību, tagad pievērsīsimies visiem 4 punktiem kopumā. Dieva plāns. Dieva plānā ir dot mums mieru un dzīvību. Mūsu problēma ir, ka mēs esam atšķirti no Dieva. Dieva līdzeklis, krust. Mūsu atbilde ir pieņemt Kristu. Kurā pusē tu esi? Vai tu esi? Pirmā pusē, kā jau es teicu, cilvēki ir grēcīgi, grēks sašķeļās un seko atšķirtība, vai tu esi otrā pusē, kur ir Dievs, kas ir svēts, kas mums dod mieru, kas mums dod piedošanu, dzīvību, pārpilnību un mūžīgo dzīvību. Kurā pusē esi, izdomā. Lai paskaidrotu evaņģēliju, izmantojot šo grafisko ilustrāciju, kas arī jums nav redzama, tev nepieciešama tikai pilspalva un papīrs. Kad tu zīmē savu ilustrāciju, tu paskaidro evaņģēliju. Pamēģini izmantot šo 4 soļu prezentācijas metodi. Pirmais punkts ir paskaidrot faktus. Pirmkārt pastāsti, kādi ir fakti lapas augšpusē. Uzraksti 4 atziņas, kas atrodamas iepriekšējā lapusē, ko jūs nevariet izdarīt. Dieva plāns, mūsu problēma. Pirmais punkts, Dieva plāns. Kāds ir Dieva plāns uz mums? Kāda tad ir mūsu problēma, kā jau es teicu? Atšķirtība no Dieva. Dieva līdzeklis ir krust, un mūsu atbilde ir pieņemt Kristu. Otrais punkts ir aicini atbildēt. Ja tu jūti svētā gara vadību un cilvēks atsaucas pozitīvi, pārēj pie nākamā soļa un saki, jā, šī ilustrācija pareiza, un es no sirds ticu, ka tā ir, tad visa cilvēka atrodas vai nu vienā vai otrā aizes pusē. Vienā pusē ir tie, kas personīgi uzticoties Jēzum Kristum, ir šķērsojuši tiltu un tagad atrodas Dieva ģimenē. Otrā pusē ir cilvēki, kas varbūt ir reliģiozi, cenšas darīt labu un kuriem ir augsta morāla, bet kas nav nodevuši savu dzīvi Jēzum Kristum kā savam kungam un glābējam. Viņi joprojām atrodas savos grēkos, atšķirti no Dieva. Tad jautā, kurā pusē tu esi, šeit vai tur? Ja cilvēks nav pārliecināts, jeb skaidri apzināti, ka atrodas pusē, kas ir tālu no Dieva, paskaidro, ka ik viens var pāriet pārā izai un mūs stingri pārliecināt par savu pestīšanu. Pirmais punkts – atzīsti savu vajadzību, ka esi grēcinieks. Otrais punkts – novērsies no saviem grēkiem, atgriezies. Trešais punkts – tici, ka Jēzus Kristus nomira par taviem grēkiem pie krusta un augšām cēlās. Ceturtais punkts – lūgšanā lūdz Jēzu Kristu ienākt tavā dzīvē un uzticties svētā gara vadībai. Trešais solis – lūdz kopā ar kādu brāli un māsu. Trešais solis ir grēcinieka lūgšana, svētie raksti saka, jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Kā ir teikt romiešiem 10. nodaļā, 13. pantā, atceries, ka Jēzus Kristus ir durvis uz mūžīgo dzīvi, lūgšanā mēs varam ieiet pa šīm durvīm un pieņemt viņu kā kungu un glābēju. Vadi cilvēkus vienkāršā lūgšanā, piemēram. Un ja arī šajā brīdī kāda brālis un māsa klausās, kas nav pieņēmis Jēzu kā savu personīgo glābēju un pestītāju, kas arī nav savu dzīvi pilnīgi nodevis Jēzum uz visiem 100% un kas arī grib atbrīvoties no saviem grēkiem, tad es jūs aicināšu vienkāršā lūgšanā, kad jūs variet lūgt Dievu un atkārtot šos vārdus aiz manis. Dārgais kungs Jēzu, droši, kas nav pieņēmis Dievu, var atkārtot šos vārdus aiz manis. Dārgais kungs Jēzu, es zinu, ka esmu grēcinieks un man
ir vajadzīga tava piedošana. Es ticu, ka tu nomiri par maniem grēkiem. Tagad es tevi ielūdzu savā sirdī un dzīvē. Es gribu tev uzticēties un sekot kā kungam un glābējam. Jēzus vārdā. Āmen. Lūk, ja tu esi lūdzis šo lūkšanu, tad tu esi izdarījis jau lielu soli, esi pagājis soli pretī Dievam. 4. punkts. Apstiprini jaunā ticīgo lēmumu. Ja cilvēks no sirds lūdz šo lūkšanu, viņš ir kļuvis par kristieti un izglābt no mūžīgās nāves. Noticē viņam dažas rakstu vietas, lai stiprinātu viņa pārliecību par jauno stāvokli attiecībā pret Dievu, kā ir teikt, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienspiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, kā ir teikt Jāņa evaņģēlijas 3:16. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Kad tu palīdzi kādam uzticēties Kristum, atceries, ka šis cilvēks ir garīgs mazulis, kā ir teikt 1. Pētera 2. nodaļā 2. pantā. Lai augtu bērnam ir vajadzīga barība un aprūpe. Tas nozīmē iedrošināt šo cilvēku, nekavējoties uzsākt regulāras lūkšanas un bībeles studijas. Tu var izmantot šo bukletu. Jeb ko es jums stāstu. Pastāst, ko es iemācījies no šiem raidījumiem dzīve Kristū. Jaunajam kristietim ir nepieciešama citi līdzīgi domājoša sabiedrība, palīdzi viņam iedzīvoties kādā bibliskā draudzē. Un tad vēl noslēgumā daži panti. Kāda ir labā vēst, kas mums būtu jāstāsta? 1. korintiešiem 15. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Pirmā korintiešiem 15. nodaļa no 1. līdz 4. pantam. Brāļi, es jums atgādinu evaņģēliju, ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Kas jums arī dod pestīšanu, ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu vēl tik kļuvuši ticīgi, jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņemu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakt un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Lūk, šis jums ir jāpasludina. Un vēl Romiešiem 1. nodaļa 16. pants. Romiešiem 1.16 un jautājums ir, kāds spēks ir evaņģēlijam? Un tad mēs uzzināsim, kāds spēks ir evaņģēlijam, izlasot Romiešiem 1.16. Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic jūdam visu pirms un arī grieķim. Lūk šādi. Kādām 3 lietām jāpiemīt efektīvam Kristus lieciniekam? Kādām 3 lietām ir jāpiemīt efektīvam Kristus lieciniekam? Pirmā lieta būs no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 16. panta. Mateja evaņģēlijas 5.16. Tāpat, lai arī jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Lūk, mums šie gaisma ir jānes tālāk. Un vēl 2. punkts no Apostuļu darbu grāmatas 1. nodaļas 8. panta. Apostuļu darbi 1. nodaļa 8. pants. Laiks iet uz beigām, tā kā es drusku ātrāk nobeigšu.
Apustuļu darba 1:8 un to arī teikt. Bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsit mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Un 3. punkts no 1. Pētera 1. nodaļas. Pirmā Pētera 1. nodaļa no 22. līdz 23. pantām. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai, uz neliekoļotu brāļa mīlestību, mīlieti citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgās sēklas, bet neiznīcīgas no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Lūk. Un tad tālāk un nobeigumā, ja cilvēks ir pārliecināts par savu grēku un vajadzību pēc glābēja, kas viņam būtu jādara? Un tad vēl Apostoļu darbi 3.19. Apostoļu darbi 3.19 un ir teikt tā. Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Un tad vēl Jāņa evaņģēlijas 10.9. Ja, kas būtu jādara, lai mēs būtu pārliecināti par grēku un vajadzību pēc glābēja kunga Jēzus Kristus. Jāņa evaņģēlijas 10.9. Es esmu durvis. Ja kāds caur tām ieiet, tas tiks izglābts, viņš ieies un izies un atradīs ganības. Un noslēdzošā Jāņa evaņģēlijas 1.12. Jāņa 1 evaņģēlijas 12. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Tiešām, dargais kungs, paldies par šo iespēju, paldies par šo raidījumu. Paldies par šo vakaru, kad mēs tiešām varējām būt kopā, kad varējām runāt par tavu vārdu. Tiešām, Dievs, slava tavam vārdam un slava. Tiešām pielēj šīs patiesības mūsu sirdī, mūsu prātā, lai mēs tiešām pārdomātu savu dzīvi, dārgais kungs, kādi mēs esam. Izmeklē katra klausītāja sirdi, vai mēs esam uz pareizā ceļa, vai mēs gribam meklēt vairāk tevi, Jēzu, vai mēs gribam vairāk iepazīt tevi. Tiešām Dievs uzlūko katru mūsu sirdi, katru mūsu tava bērna vaigu, kungs. Izredzi mūs katru par tavu liecinieku, lai mēs ietu, lai mēs liecinātu, lai mēs tiešām atgrieztu šīs dvēseles uz pareizā ceļa, Jēzu. Tiešām, lai tev slava, lai tev gods tavam vārdam, vienīgajam vārdam, kungs. Tiešām, kungs, slava tev, slava, un tiešām, kungs, lai samīļo katru tavu bērnu, kas arī šajā brīdī klausās un īsti nezin, ko viņš grib no šīs dzīves. Tiešām, kungs, dod arī viņam mērķi dzīvot tev par godu, tev par svētību, tīri, svēti, savās sirdīs, iesakņoties tavā mīlestībā un dzīvot saskaņā ar tevi, saskaņā ar tavu gribu. Jēzus Kristus vārdā to mēs lūdzam un slavējam tevi, Jēzus Kristus vārdā, lai tev gods, lai tev slava un pateicība. Āmen. Kāds ir šeit, kas nekad nav piedzīvojis Jēzus Kristus kā savu glābēju un savu pestītāju, tu esi atnācis šodien šeit un varbūt arī īsti nesaprot līdz galam, kas tad īsti šeit notiek. Tad mēs jau gribētu iedrošināt ar žēlastības vārdiem šajā dienā. Dievs ir mīlestība. Un, ziniet, mūsu mērķis ir svētlaime.
Tā ir brīnišķīga diena, kad tas kungs mūs ņems visus pie sevis. Mēs lasām kādā vietā jaunajā derībā, ka Jēzus ir nogājis sataisīt māju vietu tik vienam, kas piesauc viņu kā savu glābēju, kā savu pestītāju. Un tu nepazīsti Jēzu kā savu glābēju un kā savu pestītāju šodien. Tad zini, kad Dievs viņu sūtīs pasaulē, lai viņš nomirtu tavu manu grēku dēļ. Viņš uzņēmās uz sevis visus cilvēces grēkus.